Sirds un asinsrites sistēma ir galvenais posms cilvēka veselības un dzīvības nodrošināšanā un saglabāšanā. Sirds mūsu dzīves laikā pilda ļoti daudz funkcijas. Tādēļ ļoti svarīgi ir palīdzēt sirdī un mazināt slodzi, kontrolējot asinsspiedienu, novēršot holesterīnu uzsūkšanos un glukozes līmeni asinīs. Ir zināms, ka diabēta pacientiem sirds sarežģījumi, hipertensija, miokarda infarkts un insults ir 2 līdz 4 reizes biežāk. Pēc citiem pētījumu datiem līdz pat 5–7 reizēm biežāk, kā tiem cilvēkiem salīdzinot, kuriem nav diabēta. Tātad, ja parādās diabēts, tad mēs zinām, ka nenomirst no diabēta kā tāda, bet slimībai progresējot un aizējot tālāk, tas var izvērsties ar sirds asinsvadu komplikācijām. Jebkuri, teiksim, tie faktori, kas ietekmē sirds asinsvadu sistēmas veselību, ja, viņi negatīvi, viņi noslogo sirdi, principā, ja. Holesterīns tur rada barjeras papildus, teiksim, asinsspiediens paaugstināts, sašaurina tos asinsvadus un rada lieku slodzi uz sirdi, ja. Tad biezākās asinis, pieņemsim, kļūst, ja mēs nepareizi tur ēdam, ja, teiksim, maz šķidruma dzeram, ja, tā asinis kļūst biezākas, ja, viņam sirdī atkal parādās papildus slodzi, ja, un tas biezas asinis vēl jāveicina, jādzen pa tiem šauriem asinsvadiem, pieņemsim pie asinsspiediena, pie paaugstinātā asinsspiediena, ja. Un, ir jāpalīdz tai sirdī, principā, ja? Un, protams, no vienas puses ir medikamentoza terapija, ko nostāda ārsts, kardiologs, ja, kuri seko un lai pacients to regulāri ievērotu, mērītu to asinsspiedienu, ja? Bet arī jāķeras un jāatceras par sirds vitamīniem, ja? Un šajā gadījumā es varu minēt ļoti labi, teiksim, valeronu, ja? Valerons ļoti labi, viņš palīdz, tieši mazināt to slodzi sirdī, jā, teiksim, atslogot to darbību, jā, lai sirdī būtu vieglāk strādāt. Sirds kalpos ilgāk, ja tai atvieglos darbu. Valerona atvieglo savas sirds darbību. Un valerons šajā gadījumā viņš palīdz, tā kā vitamīnu klases preparāts, viņš palīdz ar to, teiksim, tikt galā, teiksim, jā. Tālākais, protams, ir sirds terapija, teiksim, medikamentoza terapija, protams, arī uzturs. Negaidi, kamēr tava sirds apstāsies. Problēmas ar sirdi ir nāves iemesls numur 1. Sirds kalpos ilgāk, ja samazināsi slodzi un atvieglosi tai darbu. Lieto Valeron. Valeron palīdz samazināt asinsspiedienu un holesterīna līmeni, tādējādi samazinot slodzi uz sirdi. Valeron atbrīvos tavu sirdi un palielinās fizisko izturību, ļaujot sirdī strādāt vieglāk. Dodies uz aptieku un iegādājies Valeron. Valeron. Pagarini savas sirds veselības mūžu. Ja vienkāršiem vārdiem runāt, kā valerona darbojas, tā var, principā, tādu, tā kā, piemēram, pateikt, kā, teiksim, kam vieglāk būs skriet. Ar kartupeļu maisu uz muguras vai bez tā. Protams, kas bez kartupeļa maisa, ja? Pieņemsim, ja tu dzersi valeronu, tu skriesi bez kartupeļu maisa. Diabeta pacientiem arī droši var lietot valeronu, jo viņiem daudz kas tajā veselībā, teiksim, ir ietekmēts, ja? Un uz daudziem faktoriem ir jāiedarbojas uz tiem pašiem asinsvadiem, kapilāriem, ja? Un kas valerona ir ļoti labi, tur ir rutīns un kvercetīns, tie ir tādi 2 flavonoīdi, kas piedalās asinsvada kapilāra stiprināšanai. Valerona – naturāls kombinēts līdzeklis sirds asinsvadu sistēmas nostiprināšanai.